Kas īsti notiek ar Donaldu Trumpu? Redziet, ir pagājis mazliet vairāk nekā mēnesis, kopš Donalds Trumps atkārtot stājās amatā, un viņš par šo laiku ir paspējis sastrādāt vairāk nekā visi iepriekšējie ASV prezidenti pēdējos 80 gados. Kas attiecās uz diplomātiskajām attiecībām starp Ukrainu, Krieviju vai Eiropas Savienību, tur vēl nesteigsimies, jo ir pārāk agri spriest par procesiem, kas vēl tikko sākās. Bet par ko mēs varam sākt spriest, ir par Donalda Trumpa tarifu politiku. Jo viņš ir sācis tirdzniecības karu gan ar Meksiku, gan ar Kanādu, gan ar Eiropas Savienību, gan Ķīnu. Un šeit ir viens ievērojams faktors. Šīs tirdzniecības attiecības tika izstrādātas no amerikāņu puses un no amerikāņu pozīcijām gadu desmitu laikā. Jo kas tad ir bijis pats svarīgākais? Pats svarīgākais visām pasaules korporācijām vienmēr ir bijis tikt Amerikas tirgu un pabarot negausīgo Amerikas klientu, kam visu mūžu tikai august apetīti. Un tāpēc ir ļoti labs iemesls, kāpēc lielās tehnoloģiju kompānijas pārdod savus produktus primāri Amerikā, bet ražo tos Āzijā. Un tieši tāds pats iemesls ir, kāpēc Detroitas autokompānijas ražo mašīnas nevis Amerikā, bet Meksikā. Jo tas ir izdevīgāk, tas ir lētāk un tas ir efektīvāk. Un tam ir mērķis tikai un vienīgi amerikāņu klienti. Bet ar tarifiem un drastiskiem tirdzniecības nosacījumiem šīs loģistikas ķēdes var tikt iznīcināts, un cietējs būs pirmkārt un galvenokārt amerikāņu klients. Tāpēc redzēsim, vai tas kaut kur novedīs un kāda būs tā amerikāņu jaunā zelta ēra līdz ar Trumpa pārvēlēšanu.